Šis komentētājs saka, ka divi vingrinājumi, kurus es daru, overhead lateral raises un suck front lever raises, ir pilnīgi stulbi un bezjēdzīgi. Bet vai tā tiešām ir? Paskatīsimies. Overhead lateral raise ir vingrinājums, kurās ceļ rokas uz sāniem virs galvas. Šis vingrinājums ir neliela variācija parastiem lateral raise, kurā rokas tiek paceltas tikai līdz 90 grādu leņķim pret ķermeni. Abas no šīm variācijām ļoti labi trenē deltoidu muskuļu vidējo daļu, taču mana variācija iesaista arī vairāk trapeces augšējo daļu, par cik rokas tiek paceltas virs galvas. Neviena no šīm variācijām nav labāka par otru. Ja tu vēlies trenēt tikai deltoidu muskuļu vidējo daļu, cel rokas līdz 90 grādu leņķim pret ķermeni, bet ja tu vēlies iesaistīt arī trapeces augšējo daļu, cel rokas virs galvas. Savukārt suck front lever raise ir nedaudz savdabīgāks vingrinājums, kurā tiek veikta tīra augstdoma ekstenzija ar savu ķermeņa svaru. Virs 5 atkārtojumiem šis vingrinājums var tikt izmantots, lai palielinātu plato muguras muskuli, bet zem 5 atkārtojumiem šis vingrinājums var tikt izmantots, lai uzlabotu augstdoma ekstenzijas spēku. Par cik es daru 3 atkārtojumus ar hanteles ap kājām un katru nedēļu palielinu svaru, es to daru spēku attīstīšanai priekš front lever. Īsumā sakot, šie vingrinājumi nav stulbi un bezjēdzīgi. Tu vienkārši neizproti to pielietojumu. Katram vingrinājumam ir savs pielietojums, un ja tu to neizproti, tad tas ir tikai dabiski, ka tev tas liksies stulbs. Tagad es arī strādāju pie video par sliktiem vingrinājumiem, kas ir ļoti cieši saistīts šim video. Tāpēc, ja tu vēlies to redzēt, piesako man, lai nepalaistu to garām. Čau!